Nu, lūk, viena no skaistākajām Latvijas baznīcām, Krimuldas baznīca. Krimuldas baznīcā ir apbedīti kalpo pelni, un pēcāk viņi ir pārnesti, ieguldīti arī zemes klēpī. Un tā ir baznīca, kas strādā 24/7. Mēs pastīsimies gan baznīcu, gan aiziesim līdz kalpo kapam. Tā godinot un cienot savu karali. Esam ieradušies Krimuldas baznīcā, kas ir vienīgā baznīca, kas visu diennakti ir vaļā Latvijā. Vienmēr rokas plaši aptvērts. Labdien! Labdien! Cik mums ir misijas pasākums no Somijas atbraukuši cilvēki. Un mēs jūs aicinām vismaz kādu laiku ienāciet braucas mājā. Mēs būsim ļoti iepriecināti. Mēs arī esam misijā. Mēs šobrīd filmējam filmu par Rimāņu Ziedoņu skaistākajām vietām. Un šī baznīca bija viena no mīļākajām Ziedoņu baznīcām. Mēs iesim, apskatīsim kalpo kapu un dosimies tālāk. Sveiciens Somijas misijai un pasakiet viņiem, ka Ziedonis domāja, ka dzīves jēga ir prieks. Jēzu. Labi. Jēzus, manuprāt, šeit ir tik skaists, cik vien Jēzus var būt. Bet varbūt tāpēc, ka tas kalpo bija aizbraucis uz to Romu. Jā, pareizi, te ir Romas. Vai ne? Viņš ieraudzīja to. Man būtu iemesls būt veccīmniecei, jo mani senči ir veccīmnieki, jeb īsti cīmnieki, kā viņi paši domā. Man ļoti patīk tas Lutera tāds godīgums un taisnīgums, ka viņš vienkārši redz, ka nav labi, ka nav labi, kā notiek lietas, ja? Un vienkārši uzraksta 99 tēzes, kas viņam šķiet, kas nav labi, un uzliek uz baznīcas durvīm. Tā ir milzīga drosme. Ja pateiktu, man liekas, arī mūsdienās prasāt pēc 99 tēzēm kaut kādas lietas, ko mēs nedaram labi. Viņas rada mainīt. Visu lībiešu karalis kalpo ir apbedīts šajā uzkalniņā. Un ja mēs runājam tā ļoti ģenerāli par Latvijas vēsturi, tad viens periods ir tāds līdz 1200. gadam, un uz šo laika periodu mums bija 5 karaļi. Viens no tiem bija tātad kalpo, otrs bija kuršu ķēniņš Lamēķis, zemgaļu Namējs, latgaļu Visvaldis un Vidzemes Tālivaldis. Tas nozīmē, ka šeit Latvijas teritorijā bija ciltis, pilskalni, karaļi, un, protams, ar šo krustnešu ienākšanu tas tika iznīcināts, un latvieši tika pakļauti tādam statusam kā zemnieki. 1796. gadu Merķels ir sarakstījis grāmatu Latvieši, kurā viņš skaidri parāda, kādā šausmīgā situācijā latvieši dzīvo. Un vācieši uzskata, ka latviešiem ir vēlīgi pastāvēt tikai kā zemniekiem, nav svarīga ne latviešu valoda, ne izglītība, ne kultūra. Un tad 19. gadsimtā piedzimst tāds latvietis kā Krišāns Valdemārs, kurš neticami ātrā veidā kopā ar saviem jaunlatviešiem un domu biedriem parāda, ka latviešu valoda var pastāvēt, ka latviešu valoda ir viena no senākajām, senāka kā vācu un krievu tautu valodas, un ka mēs varam runāt paši savā valodā. Un tas ir neticami, ka 19. gadsimta vidū Krišāns Valdemārs pat nevarēja iedomāties, ka Latvija kādreiz varētu būt neatkarīga un brīva. Tas vispār likās kaut kas neiedomājams, bet tas ir latviešu tautas varoņdarbs no ļoti zemas pozīcijas, bez tiesībām, dzimbūšanā, 100 gadu laikā izraut valsts neatkarību. Mums ir ļoti, ļoti jālepojās ar sevi. Ja mēs runājam par tādu latviešu to identitāti, tad skaidrs, ka mēs esam pagāni, un to pierāda visgarākās brīvdienas, kādas vien ir iespējamas līgo. Ja, tātad mēs lecam pāri uguns, kuriem dziedam dziesmas, tad veicam šos uguns rituālus un vienlaicīgi
Mēs esam luterāņi lielākoties, lai, protams, arī katoļi Latgalē un arī tie cilvēki, kas šeit dzīvo, pareizticīgi un vecticībnieki. Un esam samaisījuši kopā šo latviskās identitātes pagānisko ar šo kristīgo saprašanu. Un man liekas, ka šī, teiksim, kokteilī, tā būtu jocīgi teikt par vērtībām, bet tajā salikumā tas ir tā mūsu spēcīgais balsts, uz kuru mēs varam balstīties. Un skaidrs, ka ļoti daudzi pētnieki saka, jā, bet Kalpo nodeva savu tautu, nebija vairs pagāns. Viņš atnesa kristietību. Un skaidrs, ka mums kristietība arī kaut kur saistās, tas viss vācu bruņinieku iebrukums, un mēs tā kā dusmojamies mazliet uz viņiem, varbūt kaut kur tur, te kaut kur. Visu cieņu šim cilvēkam. Jā. Tātad es esmu bišķi papētījusi, un visiem tiem, kam ir, piemēram, uzvārds Kaupe, un tādu ļoti daudz uzvārdu ciematos arī Imants Ziedoņa mammai bija uzvārds Kaupe, ir kaut kādā veidā radinieki, nu, tie lībieši, kas ir, un ir veseli arī, teiksim, tie tādu paudzi, kas nāk pat līdz cariskās Krievijas aristokrātiem Līveni, jo viņu arī sauca par Līvenu. Kaupā tas uzvārds, viņš ir no Livonijas, ja Līvens, veselas dzimtas aristokrātu. Es zinu, ka varbūt mūsdienu Eiropā tā vairs nav modē, un tāpat laikā aristokrātija ir tā, kas ir ļoti svarīga. Nevelti Trumps brauc pie Anglijas karaļa un ir priecīgs par to. Un arī mums ir bijusi aristokrātija, un mums tā ir jāciena, un arī mēs esam aristokrāti. Mēs esam ieradušies Turaidā, un Turaida ir skaista visās pasaulēs, no visiem viedokļiem, gan tagad ar turistu acīm, gan arī man Ziedoņa acīm. Un mēs mēģināsim sataustīt, kur tad ir tas Ziedoņa redzējums uz Turaidu. Šobrīd mēs esam vienā no Latvijas skaistākajām vietām. Tas ir Turaida. Mums ar Turaidu parasti saistās Turaidas pils. Savukārt Ziedonim arī, protams, ļoti skaists stāsts un apmeklētākais muzejs Latvijā, viens no apmeklētājiem. Bet paraugamies uz šo skaists skats un vienkārši skatīt un baudīt šo skatu. Šis ir Dainu kalns. Viņš ir radīts par godu Krišjāņa barona 150 gadus jubilejai. Šogad Krišjāņa baronam ir 190 gadi. Un tas, ko cilvēki neapjauta, ka godinot un izveidojot šo parku ar šīm akmens skulptūrām, tautā sāksies atmoda. Tad tas ir 1985. gads, godinot, daudzinot tautas dziesmu, mūsu tās pagāniskās vērtības, tauta cēlās kājās un sākās atmoda. Imants Ziedonis arī ir viens no šī Dainu kalna attīstītājiem kopā ar Ainavu. Un tā, ka mēs pacelsimies augšā, mēs ieraudzīsim Gaujas Sendleju, ja tas ir arī viens no skaistākajiem skatiem, kāds mēs atpazīstam mūsu mīļo Latviju. Tātad mūsu uzdevums ir izveidot māras tīklu, kurā atzīmēt Imants Ziedoņa uzskatā viskaistākās vietas Latvijā, un šī ir pirmā vieta, kas Ziedoņa prāt ir viskaistākā Latvijā. Gan no skaistuma, visapkārt, ko mēs redzam, Gaujas Sendleja, meži un viss tas varenums, gan arī tas šeit, kā sadzīvo blakus Dainu kalns, kurā ir sākusies tāda Latvijas atmoda, un arī skaistā Turaidas pils, kas varbūt latviešiem vai lībiešiem nav bijusi īpaši draudzīga, bet mūsdienās mēs spējam to integrēt vienotājs skaitīju un nonācu pie viena. Un pateicībā šis ir viens no apmeklētākajiem muzejiem Latvijā. Jā, spēka vieta ir kaut kas tāds, kur notiek latviskā joga. Joga ir, kad cilvēks pieskarās dievam, jeb otrādi, kad ir tas savienojums. Spēka vietas ir dižgara vietas, kur cilvēks, kurš neko nezina par garīgajiem meklējumiem, viņam tas nav vajadzīgs, viņš var tomēr sajust, ko nozīmē plūsma, ko nozīmē šis brīnišķīgais latviešu simbols, kaķītis, kas ir plūsmas simbols. Atnākot šeit, notiek latviskā joga, jeb kontemplācija. Paklusēt un sadzirdēt mūžības elpu, māras elpu, lielo balsi. Kā tu to jūti?
Nu, līdzīga sajūta kā pie Heops piramīdas. Tu stāv un tu pieliec roku un tu mēģini uzminēt, jā, kāda bija tā doma toreiz, jā, kāda ir tā tradīcija šodien. Jā. Varbūt mēs nekad neuzzināsim, ar kādu mērķi tas ir būvēts un šeit šajā gadījumā iestrādīts. Jā, bet mēs varam veidot katru savu domu pavadienu par to, jā, un veidot katru savu kultūras slāni. Un ar šodienas apziņu un ar šodienas realitāti mēs strādājam tālāk. Mēs esam iztaigājuši Dainu kalnu, bet šeit var pavadīt visu dienu. Ir brīnišķīgs muzejs, Turēdas muzeja rezervāts un visādi notikumi. Tā kā aicinu braukt uz Turēdas muzeju un iemāc Ziedoņa skaistāko vietu. Un tagad mēs dosimies vairāk uz Vidzemi, uz Zaubi vai uz kādreizējo Jaunpili, kas ir Dižgara, Vilhelma Purvīša dzimtās vietas. Mēs esam Zaubas centrā. Šeit ir mūsu brīnišķīgais veikals Skorpions. Un šeit ir jauno mākslinieku izstāžu darbi, kurus cilvēki nāk un skatās un iegādājās. Un te ir tāds centriņš. Pat es saprotu, kā viņi rīkoties. Tas ir mans vīrs, Ants. Viņš ir ļoti labs un ļoti gudrs. Rūpējas par tevi? Ļoti rūpējis. Jā, es rūpējos ne tikai par Žonetu, arī par Purvīti. Klasbiedrene, arī, ko mēs labi zīmējām. Un kaut kā satiekamies, viņi zīmē pūtņus. Es saku viņai, es arī glaznoju. Saku, ko tas glaznoju? Saku, es ar motorzāģiņu krūmgriezu, man tās 20 hektāra izmērā ainavu. Tas pa ziemu es te strādāju, lai rudenī, vasarā jūs redzētu to, ko jūs redzēt. Ar vienmēr sakot, tagad mums būs neliela ekskursija. Es cenšos ātri. Tātad šī ir tipiska Latvijas Dižgara vieta. Vilhelms Purvīts 1872. gadā šeit piedzima un nodzīvoja pirmos 14 gadus. Māja, ko uzcēla viņa vectēvs, ir Latvijas Republikas kultūras piemineklis, un ainava, kura ir rītī, arī ir kultūras piemineklis. Šo muzeju varētu teikt, kad uzdāvināja Ziedoņa muzejam Nīderlandiete Margriete Lestrādene. Viņa 1995. gadā atbrauca uz Latviju citus muzejus mācīt Eiropas muzejiem, iegāja Nacionālā mākslas muzejā, ieraudzīja Purvīša darbus un teica, tas taču ir latviešu manē, kur ir viņam muzejs? Un saprata, ka viņam nav muzeja, un viņa iegādājās šo māju, lai attīstītu muzeju, bet viņai neizdevās, un viņa uzdāvināja Ziedoņa muzejam, jo viņi uzskatīja, ka Ziedoņa muzejs ir viens no labākajiem muzejiem Latvijā. Mēs esam šeit 3 gadus. Šajos 3 gados mēs esam izdarījuši tādas vairākas fundamentālas lietas. Viena lieta ir tāda, mēs iztīrījām, tur bija šausmīgs bardaks, neiedomājam vienkārši. Apmēram izvests ir 40 tonnas no šitās lietas. Visu laiku tiek pļauts un tīrīts un Ants taisa šīs ainavas. Un šobrīd ar arhitektu Andri Kronbergam esam uztaisījuši tādu vīziju, kā tā varētu izskatīties, un iemesls, kāpēc mēs paņēmām šo dāvinājumu, ko mums uzdāvināja, ir, ka Ziedonis uzskatīja, ka kaut ko vispār izdarīt var ar jauniešiem, jaunradi, un šeit būs jaunrades centrs nākotnē, un viņš uzskatīja, ka lieli cilvēki mūs iedvesmo, un tāpēc ir vajadzīgs muzejs Vilhelma Purvītim. Mēs iekšā paskatīsimies, kā izskatās, tā te visu laiku noteikti, kad rekonstrukcija un vēl visi lielie darbi būs priekšā. Bet kamēr to darbu vēl nevar izdarīt, mēs uztaisījām izstādi Ziedoņa stilā. Un tad, kad Ziedonis kādu cilvēku satika, piemēram, Daumantu, viņš teica, par ko degam? Par ko degam? Un tad Daumants saka, par Māras tīklu mēs degam. Tad es viņam prasu ziedoniski, bet kas ir tavi 7 cilvēki, kas tevi ir iedvesmojuši dzīvē? Tad Daumants sāk domāt un stāstīt, un tad, kad viņš man izstāstītu visus savus 7 cilvēkus, es par viņu uzzinātu pilnīgi visu. Un tā mēs izlasījām ļoti daudz grāmatas par Purvīti un atradām Purvīša 7 gudro. Vectēvs Jēkabs nāk no Jaunpiebalgas. Visa viņu dzimta nāk no Jaunpiebalgas, un viņi bija hernhūtieši. Viņi sastrīdējās ar vācu mācītāju, un tad viņi ar visiem bērniem 9 atnāca uz šejieni, lai veidotu tātad šeit tās dzimtas mājas. Un Vilhelms Purvīts ir ļoti līdzīgs savam vectēvam Jēkabam, ļoti kārtīgs, disciplinēts, ļoti darba spējīgs, mīl dabu, ainavu un tā tālāk. Tad, kad Purvītim palika 14 gadu, ģimene, Purvīša tēvs un mamma, pārcēlās uz tagadējo Viķepskas apgabalu Polotskas, kur nomāja dzirnavas. Un tēvs bija pilnīgi pārliecināts, ka Vilhelms būs tad melderis,
Dzirnavās un pat aizsūtīja viņus kaut kādus smiltenes Dzirnavā mācīties taisīt vilnas kārstuvi, un pat viņš iemācījās un uztaisīja, bet viņš izdzirdēja, ka blakus ciemā ir cilvēks, kurš ir atbraucis no Mākslas akadēmijas Sanktpēterburgas, un viņš nogāja 50 km kājām, lai satiktu šo cilvēku, un tas ir Vasilijs Šlovets. Viņam prasīja Vilhelms, bet kā iestāties Mākslas akadēmijā? Viņš saka, vienkārši. Tev ir redzi? Jā, biļete, Sanktpēterburga. Sanktpēterburga aizies uz akadēmiju un būs jāuzzīmē ģipša galva. Purvīts domā, kas ir ģipša galva, kaut kur atrod, sāk mācīties zīmēt, aiziet pie tēva un saka, nebūšu melders, būšu melders. Gribu uz Sanktpēterburgu. Tēvs viņam atdod pēdējos 60 rubļus un Purvīts dodās. Viņš ierodās Sanktpēterburgā un iestājās Mākslas akadēmijā, viens no pirmajiem. Un tur viņa skolotājs ir ļoti izcils grieķu izcelsmes mākslinieks Arhips Kuindži, kurš jau sāk strādāt ar gaismu ārā. Līdz tam cilvēki glezno iekšā, un tad viņi izgāja ārā, un tad viss Monē, viss, kas ir saistīts ar impresionismu. Tad, kad Purvīts pabeidz Mākslas akadēmiju, viņš nopelnīja 2500 rubļus kā galvenais mākslinieks, un viņi visi devās uz Eiropu ar vilcienu, lai apskatītu muzejus. Un viņam līdzi devās Arhipam Kuindži arī Jānis Rozentāls un Johans Valters. Johans Valters, viņš dzīvo Jelgavā, un Purvīts arī savu diplomu darbu glezno kopā ar Johanu Valteru. Mēs zinām lielo gleznu Johana Valtera tirgus Jelgavā. Ja? Pa vidu sēž Purvīts, un gar malu stāv divas skaistas sievietes. Viena sieva ir Johanam Valteram, otra vēlāk Vilhelmam Purvītim. Ar tiem vācbaltiešiem bija tā, ka Purvīšu gleznas sākumā pirka vācbaltieši, jo latviešiem nebija vēl naudas. Un līdz ar to arī Vilhelms Purvīts aizstāvēja vāciešus 1905. gadā. Viņš bija pretdedzināšana muiža. Viņš bija tāds cilvēks, kurš saprata to vērtību, un par to viņu izsūtīja no Rīgas, tāpat kā Vesto Jēkabu no Jaunpiebalgas uz Tallinu, uz Rēveli. Tallinā viņa skolnieks bija Alfrēds Rozenbergs. Alfrēdu Rozenbergu Nīnbergā pakāra pirmo. Tāpēc, ka viņš bija Hitlera galvenais ideologs, bet viņš bija Purvīšu skolnieks. Un tad, kad bija Vācijas okupācija, tad Purvītim piedāvāja vadīt Nacionālo mākslas muzeju, un Purvīts arī izveidoja savu pēdējo izstādi 42. gadā, un 44. gadā liktenīgi šis Alfrēds Rozenbergs ar pavēli lika izvest Purvīšu darbus uz Vāciju, jo viņš bija pārliecināts, un droši vien tā arī būtu, ka izsūtīs Purvītu uz Sibīriju, atņems viņiem darbus un tā tālāk, un Purvīts sapakoja savas pārējās 500 gleznas līdzi un devās uz Vāciju. Neviens, nezinu kāpēc, nebija meklējis šīs gleznas, un Purvīšu muzeja viena no galvenām prioritātēm šobrīd ir meklēt 900 gleznas Vācijā, un mēs cerēsim, ka mums visi sabiedrotie palīdzēs. Tātad Purvīts apprecās ar Karolīnu, ar vienu no tām foršajām meitenēm Baltijā klētā, bet viņiem nav bērnu. Un agrāk bija tāda mode, ja nebija bērnu, paņemt no ģimenes Karolīnas brālis, viņiem iedeva meitu Marionu, viņi viņu adoptēja. Un tad, kad mums uzdāvināja pirms 3 gadiem visu šo īpašumu, es sapratu, ka Mariona nav mirusi, nopirku biļeti un aizbraucu pie viņas ciemos. Un mēs pavadījām ar šo sievieti nedēļu veco ļaužu pansionātā un parunājāmies, kāds tad bija Purvīts, kā tad tur viss notika, vai sakot, saņēmām svētību muzeja veidošanā. Viņa teica, vienmēr atcerieties, ka Vilhelms Purvīts bija ļoti, ļoti labs cilvēks. Mūža nogalis tāds liels brauc. Purvīts ja bija mākslinieks Miervalds Temers. Viņš bija mācītājs, un Purvīts palīdzēja viņam iestāties savā ainavu klasē, un viņš arī pabeidza kā mākslinieks. Padomu laikā viņu represēja, jo viņš neatteicās no mācītāja, un džēmas kūma viņam pirka krāsas vispār. Bet interesantā lieta ir tāda, tad, kad Purvīts sapakoja tās savas 500 gleznas un izsauca Šenkeri, lai aizvest uz Vāciju, vienai kastē nebija vieta. Un viņš viņu atstāja Miervaldim. Un mēs zinām, kur tās kastes saturs šobrīd atrodas vienā Jūrmalas mājā. Nu, un kopīgi draugs Ziedona no Purvīta ir Kurts Dzicāns. Ļoti inteliģents cilvēks, viens no tādiem, varbūt Latvijas tiešām padomi laika. Viņš bija sūtīts, pēc tam atgriezās un draudzējās ar Imantu Ziedonu. Viņam ir kopīgs tāds darbiņš pasāžas, kur ir Fridriksona glezneņas un tādi Ziedoņa
minimismi, bet viņš ir uzrakstījis ļoti interesanti par Purvīti kā par personību. Un tad es tā kā lasīju to darbu, tur apmēram bija tāds, ka viņš ir tik liels, tas Purvītis, ja, ka viņu ir grūti aptvert. Šito izstādi var apmeklēt jebkurš 247 no maija beigām līdz oktobra sākumam, nepiesakoties, vienkārši paši braukt un darboties. Bet, lai mēs arī spētu kaut kā iedzīvināt to ziedoņu lietu, tad atcerieties Jaunradas centrs jaunieši. Mēs 3. gadu jau taisam 7 profesionālās mākslas jauniešu skolām plenēru šeit. Viņi nedēļu glezno. Un tad ir uzgleznotas 24 gleznas. Mēs tur iesim skatīties tās gleznas. Ir žūrija. Žūrija ir novērtējusi labāko. Veikals Skorpions arī nāks vērtēt labāko. Galvenajam, kurš uzvarēs, būs 1000 eiro prēmija. Un ko viņš darīs? Brauks uz Eiropu, skatīties muzejus. Tātad šie jaunieši ir profesionālo mākslas skolu pēdējo kursu studenti. Viņiem ir 17, 18 gadi. Viņi pirmo reizi glezno uz tik liela formāta. Tas ir Latvijas finieras aplāksnis, sadalina krāsas, kas ir fasādes krāsas un nolakots ar kuģu laku. Viņi šādi var stāvēt gadiem kā mākslas darbi. Viens no viņiem jau ir novērtēts, es neteikšu, kurš ir galvenais šogad. Purvītis, tad, kad viņš bija Mākslas akadēmijas rektors, uzaicināja uz akadēmiju arī Teodoru Zēfertu, kas ir valodnieks un māca valodu un literatūru, jo viņi ieskatā katram māksliniekam, Purvīši ieskatā katram māksliniekam ir jāmāk arī uzrakstīt, saprast, rakstīt. Un mēs arī šos jauniešus dresējam rakstīšanā, un viņš katrs ir uzrakstījis tādu īsu pastāstiņu par savu gleznu, ko es teiktu, ja es būtu šī glezna, kas ir ļoti, ļoti būtiski un svarīgi jauniešu attīstībā. Ierodās žūrijas loceklis, arī viņš neteiks, kura glezna ir uzvarējusi. Pilnīgi neteikšu. Jā. Jūs man variet spīdzināt, kutināt, kārdināt. Kādas vēl ir vājības cilvēkam? Neteikšu. Kas no manis ir vajadzīgs? Nekas? Ielaidiet, mums iekšā parādiet mums. Labi? Šeit vairs ienākam kādreizējā skolas laikā, kad šeit 157 gadu atpakaļ, kad bija skola. Tas bija pirmā vecpieplaukas pavesta skola. Brāļi tika uzaicināti Matīs par skolotāju un Reivis par mājas pārvaldnieku. Tad šī telpa bija pirmā ēdamistama un guļamistama tālākiem skolniekiem. Un tad, kad bērnu skaits pieauga jau līdz 108 bērniem un fiziski vairs vienā klasē nevarēja satilpt, tad šie arī kļuva par klasi. 108 bērni. Jā, šajā skolā pēdējā gadā, 14. gadā, tas bija 1882. gads, tad mācījās 108 bērni, kuri ne tikai šeit mācījās, viņi arī šeit nakšņoja. Tur jūs varat redzēt Reini darinātu autentisku ratiņu, jo Reinis mums ir bijis īpaši arī ar to, ka viņš bija ratiņmeistars, kas ar saviem ratiņiem tirgodamies iepelnīja pirmo naudiņu. Un tad Matīsam pienāca laiks iet skolā. Tad Reinis bija tas, kas par ratiņu naudu par 400 rubļiem brāli palaida draudzes skolā. Pateicoties tam, Matīs arī kļuva par skolotāju. Tad šeit ir ēdamistaba. Tad var redzēt, kādu laiku šeit dzīvoja Līze, Matīsa sieva, Matīs un Reinis. Bet te viņi pusdienoja, brokastoja un vakariņoja. Un šitādi krēsli ir Purvīšu muzejā, ka viņi atbrauc no Jaunpiebalgas. Šeit tipiskie Jaunpiebalgas krēsli. Mūsu muzejs ir īpaši ar to, ka šeit būtu tā skaļtais 100%, bet viss, ko jūs te redzat, ir autentisks. Lielākā daļa izņemot mani un vēl dažas lietas. Tad šeit ir bufete, kas ir paudzījuši laika bufete, un te ir iekšā tās lietas, kas atgriezās muzeju atklājot atpakaļ muzejā, jo tad, kad nomira Matīs, tad tika atklāts testaments, kurā bija norādīts, ka visas viņu netik vērtīgās lietas ir jāpārdod Ūtrupē, kas arī notika, un vietēji šīs lietas izpirka. Un tad, kad atklāja muzeju 1929. gada septembrī, kad saprata, ka tādu personīgo lietu ir ļoti maz. Un tad šīs bija tās lietas, ko lūdza atgriezt vietējiem, kas bija nopirkuši Ūtrupē, un tad arī tās ir tās lietas, tur ir Matīsa glāzīte, piemēram, no kā viņš vakarā dzēra, kad ko stiprāk, un mammas bļodiņas uz apakšējā plaukta, un 2 šķīvi, kas jau pat līdz Eiropai bijuši aizceļojuši. Arī šīs gleznu kopijas, nebija katrā Piebalgas mājā gleznu kopijas.
Un reiz kā Rudīts vecpuisis, piemēram, šis erotiskais moments, kas ienāca 10. gadu sākumā. Bet kā tā drīkst, vai ne? Jā, viņš ieraudzīja tādu kādā Milānas vai Romas izstādē un nopirka un iegādājās, un kā Rudīts vecpuisis ielika savā istabā. Nu, kāpēc ne? Tad šeit ir viņa gultiņa, šeit viņš arī mūžmīgā aizmiga 81 gadu vecumā. Tās ir klavieres, kuras pārsvarā spēlēja Matīs sieva Līze, jo viņa bija klavieres stundu pasniedzēja. Mums ir komponists, varbūt. Viņas, diemžēl. Pasēdiet. Pilnīgi tā, ka nemaz ir. Nu, es esmu mēģinājusi, un ir arī citi mēģinājuši. Diezgan. Nav, jā. Viņas ir noskaņotas, bet viņas nav tādā stāvoklī, vairs, lai viņas spēlētu. Bet žēl. Jā, bet viņas noteikti ir atjaunojami. Nu, teiksim, viņas ir noskaņojams un tie taustiņi vienkārši nosvarojami. Bet citreiz ir tā, ka es sēžu līdz istabā kaut ko pētu, un man tā gara acīm vai ausīm šajā istabā skan klavieres. Nezinu, kāpēc, bet man liekas, ka viņas ļoti piestāv šī vieta. Parādīšu arī mazliet, kas mums vienā skapī ir ieslēpts. Tie ir mazliet no brāļiem pašiem. Tie ir Matīs kaudzītas zābaki, ko vietējie pievādzājumi sauc par ūdens zābakiem. Tie ir teļādas zābaki, ar ko Matīs kaudzīta tad visur gāja, visos gada laikos, pilnīgi dažādos laikapstākļos. Nu, tad te mēs varam spriest, cik tad mazs vai liels viņš tomēr bija pēc tā auguma, jo runāju, ka viņi ap 1,90 m ir bijušāki divi, tikai viens ir mazliet plecīgāks, otrs mazliet kalsnāks. Šī ir Līzes istaba, tad Matīsas sievas istaba, un ja jau mēs te esam man Līzes istabā, tad jūs pieminētais pumpura stāsts man jāizstāsta. Vispār Matīsam jau bija tā, ka viņš Līziņu ieraudzīja 20 gadu vecumā, vecpēlku draudzes skolā, sākot mācīties. Viņš bija pamanījis, ka tur tāda skaista skolotāja meita, Līza Rātmindera. Ančs Rātminders ir pirmais latviešu izcelsmes skolotājs. Un skolas tēvs, kā Inga un Baueri viņu arī sauca. Un viņam bija 6 meitas un 1 dēls. Tad šī Līza bija palikusi pēdējā, kur nebija izdota pie vīra. Tāda iemesla dēļ, ka Matīs viņu bildino 20 gadu vecumā, vēl īsti nebija ne skolotājs, ne rakstnieks. Un tad tādam jau gan to meitu nevarēja dot. Savukārt māte uzskatīja, ka Matīs neejot uz baznīcas svētdienās ir nopelnījis bezdievja tādu kā titulu un arī nedrīkst meitu izdot. Nu, tas rezultējās ar to, ka 26 gadi viņi cerējās viens uz otru, Matīs uz Līzu, Līza uz Matīsu. 26 gadus. Viņiem bija 45 gadi, kad viņi salauzās 1893. gadā Liezēras baznīcā. Pat esmu no Liezēras, esmu šo ierakstu redzējis, tā kā visi var strīdēties, cik grib, ka tas nenotika Liezērē. Šo ierakstu esmu pati savā rokā turējis un zinu, tas notikums tiešām notika tur. Kāpēc Liezērē? Tāpēc, kad skolas tēvs nomira 1887. gadā, tad skolas mātei, kas bija Līzes mamma, bija jāatstāja skolu un jādodās projām. Un tā kā viena meita iepricēsies Liezerē pie tirgotāja Šansberga slavenā, tad Līzēra māte devās uz Liezēru dzīvot kādu laiku Liezēras krogā, kurš piederēja šim te Šansbergam. Un ja par pumpuru vēl runājām, tad pumpurs tad bija pirmais bildinātājs, jo viņš šeit piebalgā ienāca kā mērnieks. Un viņš ieraugot Līzi šajā vecpēlku draudzes skolā iemīlējās un bildināja viņu. Bet Ančs Rātminders uzskatīja, ka tādam, kas šodien mēra piebalgu, rītdien Liepāju un vēl pēc dienām kaut kur citur, tādam meitu dod nevar. Savukārt pumpurs uzrakstot Lāču plēsi, tās Tidols prototipam izvēlējās Līzi, un savu sievu Ēdi izvēlējās Lēmtotas tēlam. Tagad tu to uzzini, tad tu nākamreiz, kad tu lasi to Lāču plēsi, tu pilnīgi vai ne citādā. Tālāk mēs iesim zilajā istabā. Tad šī ir slavenā mēnieku laiku tapšanas vieta. Te pie galdiņa sēdēja Matīs, rakstīja mēnieku laikus, tur pie stāvgaldiņa stāvēja Reinis, tas ir viņa stāvgalds. Kā redzat, diezgan gara auguma bija, un viņš ir diezgan augsts. Šeit var redzēt, protams, visu, kas saistīts ar mēnieku laikiem, tad mēnieku laiku vācu valodā tulkotais, izdotais izdevums igauniski un lietuviski. Krievu versijas gan mums nav, bet mums ir arī īpašā valoda, braila raksts, jo mēnieku laiki ir iznākuši arī braila rakstā. Bet varbūt dāmām tagad ir tāds brīdis, ka tu vari startēt pietruku krustiņu. Citēt viņu? Jā, paldies par uzņemšanu, paldies brāļiem Kaudzītēm par uzņemšanu un par godu mums un jums visiem šai saulē un tai saulē. Augstā dziesma. Augstā dziesma, skani, skani, zilā zvaigžu hausā,
nemirstīgu dari mani tautas vīru eposā, aptver visu firmamentu, universums lai ir tavs, tērpa violetu lentu, visus mūs, kad tīklos raus. Brāļu Kaudzītes ir ļoti lieli dižgari. Viņi ir atnesuši ļoti daudz latviešu identitātei un nācijai, ne tikai ar pirmo romānu, bet ar visu to viņu stilu. Ar visu savu būtību. Ar savu būtību kādu. Paldies. Jā, liels paldies. Mēs atvainojamies, ka mēs pēdējā brīdī, bet mēs cik visu dienu jau ņemamies, tad esam paspējuši. Šito bildes nopirkt pirmajā klasē un manī stāvēja visu laiku uz galda līdz vidusskolas beigām. Tas pirmais vīrietis. Jā, mēs pirmais vīrietis. Kā jūs domājat, kas ir tāds viss vēl, kas jums pašai šķiet no tādiem dižgariem lielajiem? Pie balgas? Jā. Kaudzītes noteikti. Kaudzītes, jā. Tikko bijām pie viņa. Jā. Bija ļoti iespaidīgi. Kas ir tas, ka šī Skola. sola un Jā, viņa dzīvoja sakās? Jā, šī ir arī viņa dzīvesvieta, jo Jāņa skolas pirmais skolotājs bija Emīls Bērziņa tēvs. 25 gadus viņš šeit dzīvoja un strādāja. Un tad pēc tam jau uz Rīgu pārcēlās. Un pats Emīls Dārziņš ir arī kristīts šeit, Pēcpiebalgas baznīcā. Jāmpiebalgas. Jāmpiebalgas, Jā. pie Kelbranta. Viņš ir Jā, arī viņš ir kristājs. Kelbrants ir no Jāmpiebalgas, jā. Jā. Tur, kur ir Emīla Dārziņa kristāmā cepurīte. Nu, mēs saglabājās. Varbūt jāuzliek un talants atvarās. Nu, tā varētu būt. Visi 4 brāļi, no kuriem 2 bija tādi īsti mūzikas talanti, arī Hermanis, bet Hermanim, diemžēl, bija īsts mūžs. Un arī Volgangam ir bijusi tā pati cepurīte galvā. Nu jā, tad iesim apstīties, es tagad muzejinies to otru cepuri, ar kur viņš Svarīgi, mums ir kompanies pārbauda visu klaviešus muzejos. Nē, tas ir reģās, viņas ir kādam jāpavīt. Tas ir harmonijas, tas nav klavieres. Ko mēs varam izdarīt? Papūst to, kur? Nē, bet tas jā. ir jāspiež. Tad viņš strādā, ja? Jā. Nu, tad beidzot. Bet ir jāzina, ka... Viņš mums visu zina, jo mums ir kompanies. Es skatot kādas skaņas. Nu, tad augstu jums var. Sīn nestrādā. Bravo! Paldies! Emīla vārdā paldies tev. Jā. Kad mūza spēlē, Lielgabala klusē.
Es varu klausīties melankolisko valsi vēl un vēl. Man tik ārkārtīgi tas patīk, tas man kaut kā to latviskumu, to kaut kādu skaistumu uzjundīja. Ļoti, ļoti patīk. Pārpasaulīgo latviskumu uzjundīja. Jā, tas ir rets talants, jā, tādā veidā savienot burtiski vienu melodiju pēc otras, jā, un visas ir ausī, jā, visas paliek. Un daudz melodijas, jā, tas ir reti, jā. Parasti ir tā viena tāda izcila melodija, ja pēc tam kaut kas pa vidu, tāds, jā, okei, jā, bet te viss ir ģeniāls, jā, te nevar teikt tā, ka kaut kas nebūtu, jā, viss ir fantastiski. Mēs esam šobrīd pie viena no Imanta Ziedoņa 10 skaistākajām vietām Latvijā, tas ir Āraišu dzirnavas. Imanta prāts dzirnavas vispār ir ļoti tāds skaists objekts, un tieši šī kombinācija ar Āraišu ezeru un dzirnavām, kuras vēl joprojām darbojās, ir Imanta viena no skaistākajām Latvijas vietām. Es domāju, ka kāds vispār bija tāds, tas nopietnas darījums, līgums uz mūžu, kur faktiski bija daudz ko pārdomāt. Uz kāds ir Vedumus. Kas tas tāds? Tritikāli. Kurš ir ēdis tritikālis putru? Es ne. Pārējie ir baudīgi. Tritikāli palikusi. Respektīvi graudu mājas atved šeit no trikātas. Tad pa trepēm sākumā. Vai arī pa graudu piesien, un šeit viņi vēl kurbulē dzirnavas pašas, viņi kurbulē augšā. Tad viņi šeit pārnes uz šeien un gāž iekšā tādā triktarī. Vienā, otrā. Un šeit ir 2 akmeņi apaļi. Tad viņi griež vienu pret otru. Akmens pret akmeni. Un pa vidu ir graudi. Un tie graudi sadalās ar tiem akmeņiem. Un viņus tad tik ilgi maiz, cik vajag, vai ne? Teiksim, pilngraudu maizē vajag tikai 2 apgriezienus. Un tā tālāk. Un šeit nāk niet ārā. Gatavi. Tur nāk tāds dzirnavnieks. Tas, ko es nezināju, kas ir tritikāli. Jā, kas te? Tā ir sakrustots labības augs, rudzus ar kviešiem. Tur es pat tos krustot. Jā. Tā tika pirmo reizi iegūt laboratorijās 19. gadsimta beigās Skotijā un Zviedrijā, un tritikāli apvieno kviešu augsto ražības potenciālu un labo graudu kvalitāti, rudzu izturību pret visdažādiem apstākļiem. Nāc, mums jāmaina. Tā, mēs uz priekšu tātad pa pulsē. 7:12. Ik vienam ir ka jāpieliek, lai lielais darbs. Bet iedomājos, ka viņi citādi darbojās, viņi no rīta piecēlās, jā? Un gāja šo te darīt. Nav kafija, tiesa kā. Kā jūs jūtaties, draugi? Grīnšīgi jūtamies. Mēs jūtamies kā paspēruši soli. Tātad šīs dienas programma mums ir oficiāli pabeigta. Paldies visiem dalībniekiem, jo mēs visu darījām punktuāli laikā, kā es visu no rīta nolasīju. Jā. Tas nozīmē, ka mēs to varam, un rītā mēs darīsim tieši tāpat. Rītā būs ļoti interesanta diena, bet es jums vēl neko nestāstīšu. Jo mēs varam, ja mēs gribam. Ja mēs varam. Jā.